Viena lieta ir, ko mēs varam izlasīt likumā, otrs ir varbūt, kad mēs šo likumu realizējam praksē, un arī tās praktiskās situācijas. Dalīšos pieredzē kāda kādiem maniem klientiem, kurus es konsultēju, kādas šīs situācijas ir bijušas un kādus risinājumus mēs esam meklējuši. Nedēļu, 2, 3 varbūt, kad tomēr vēlāk darbinieks aiziet prom uz pušu vienošanos, tajā laikā jau atrod cilvēku, kas viņu var nomainīt, un tas vairs nav tik sāpīgi darba devējam. Nu, tātad tāds kompromiss ir atrasts. Dzīves situācijas realizācija pavisam savādāk nekā likums ir uzrakstīts. Ja? Tā darba devēja rīcība, ko papildus es ieteiktu, sazināties ar darbinieku un noskaidrot to viņa reakciju, nevis tikai tā rakstveidā dot šo atgriezenisko saikni par tā mēneša atstrādāšanu, nu, līdz tam 1 mēnesim. Šo uzteikumu termiņu, bet redzēt arī, kāda ir tā darbinieka personīgā nostāja. Man pašai praksē bija situācija, kur es saņēmu, man bija vēl trakāk, ka darbinieks pēcpusdienā uzrakstīja iesniegumu, ka šī diena viņam ir pēdējā darbdiena un ar nākamo dienu viņš nebūs darbā. Šie draudi, nu, tā kā tāds balss paaugstināšana, nu, strīdi notiek, un mums dzīvē neviens vien, un tā skaitā gan privātajā dzīvē, gan darba dzīvē ir strīdi, bet ne katrs veido šo likumības un taisnprātības apsvērumu pamatus, svarīgo iemeslu. Ar ko darbiniece vēl pēc tā konflikta, viņa bija vērsusies policijā ar šo izklāstu, un policija tā kā bija atbildējis, ka krimināla procesa viņa neierosinās, bet protams, šāds konflikts un tādi darba devēja izteikumi ir vērtējumi kā morāls ētikas norma pārkāpums. Un tas bija viņai, nu, tāds, nu, smagsvars, ar ko viņa arī operēja, nu, policijas tāds atzinums, uz ko tiesa pateica. Un saka, nu, es taču uzrakstīju iesniegumu par pušu vienošanos un likumā, nu, ir rakstīts šis līgums. Un tad es viņai izskaidroju, ka, nu, viņas iesniegums satur tās galvenās opcijas. Un šo te gribu izbeigt darba attiecības un termiņu, ir ļoti konkrēti tas viss noteikts. Darba devējs, viņi var redzēt, sistēmā ir akceptējis, viss ir. Es saku, ja tev ir bail par to, ka 114. pāns, ka tas netiek uztvērts kā 100. pāns, bet tu gribi tieši to 114. Kā apstiprinājumu. Es saku, es tev iedošu rīkojumu, ko es grāmatvedībā rakstīšu, tā kā kurā būs norādīts tas 114. pāns. Izrādās.